īstais Optimus Primes no Transformeriem nepārtraukti krita tieši tajā ūdenstilpē. Tāpēc es atnesu savu milzīgo magnētu, lai šeit makšķerētu ar magnētu un pārbaudītu, vai tā ir taisnība vai nē. Un tieši tagad man kaut kas ir! Man ir kaut kas liels un smags, kas izskatās pēc kravas automašīnas. Un starp citu, puiši, paskatieties zem manis. Šis tilts uz zemes izskatās pēc dubultajiem riteņiem no kravas automašīnas. Un šķiet, ka Optimus ir iebraucis tieši tajā ūdenī. Un tagad es varu mēģināt viņu izvilkt ārā. Bet paskatieties, ko es redzēju internetā. Tas izskatās pēc īsta Optimusa Prima, kas pārvēršas par kravas automašīnu, un viņu vajā policija. Jā, puiši, šo foršo kravas automašīnu vajā policija. Un tad paskatieties, kas notika. Mēs redzam, ka kravas automašīna ir iebraukusi zem ūdens. Tas ir traki. Un tagad īstais Optimus Primes varētu būt uz ūdens. Hei! Skatieties! Ko? Ak, Dievs! Neticami, puiši! Vai tā ir roka? Vai tā ir Optimusa Prima roka? Tas tiešām tā izskatās. Tas ir vienkārši traki, puiši. Ak, Dievs, puiši! Tas ir tik neticami! Tas ir traki! Skatieties, cik tas ir liels! Tas ir lielāks par manu roku! Un tas izskatās kā īsta Optimusa Prima roka. Tātad tas viss varētu būt taisnība. Īstais Optimus Prime staigāja pa to mežu un tad nejauši iegāja zem ūdens. Tāpēc mums jāturpina makšķerēt ar magnētu, lai to atgūtu. Varbūt Optimusam Primam no Transformeriem vajag mūsu palīdzību. Tātad metīsim magnētu. Labi, es nezinu, vai Optimus Prime vēl ir dzīvs, bet viņš joprojām ir zem ūdens, un viņam varētu būt vajadzīga mūsu palīdzība. Nē, puiši, šķiet, ka mans magnēts ir iestrēdzis. Varbūt mēs esam pieķēruši visu kravas auto, un nav iespējams to izvilkt no ūdens. Es esmu pārāk vājš. Tāpēc es izmantošu savu otru pikapu, lai izvilktu to stieni no ūdens. Tātad izvilksim viņu ārā. Aiziet, puiši! Tagad mums vajag piestiprināt virvi no mana magnēta tieši šeit. Viņam iespējams būs nepieciešama mūsu palīdzība. Viņš dodas tieši tajā virzienā. Varbūt tāpēc, ka viņš bēga no Decepticoniem, vai arī tas viss nav taisnība. Bet mums tas jānoskaidro. Labi, uztaisīsim šeit labu mezgu. Un tagad aiziet! Jā, tas kustās! Ak, mans Dievs! Kas tas ir? Tas ir traki, puiši! Ak, mans Dievs! Tas ir vienkārši neticami! Kravas automašīnas sānu daļa, kas ir zilā krāsā, un tā ir sarkanas liesmas. Ak, mans Dievs, puiši! Jā, šīs ir kravas automašīnas sānu daļas durvis. Ak, mans Dievs, paskaties, cik slikti tas ir bojāts. Bet, puiši, tas noteikti agrāk bija kravas automašīna, kā mēs redzējām tajā populārajā video. Jā, vienkārši paskatieties. Tur ir īsta kravas automašīna, kuru vajā policija. Un tad, ak, mans Dievs, tas ir traki. Tā iekrīt tieši ūdenī. Tieši tāda pati izskata kravas automašīna. Tātad mēs varam pieņemt, ka šī kravas automašīna ir Optimus Primes, un viņi atrada viņa detaļas, roku, un tā ir zilā krāsā, un tā ir sarkanas liesmas. Tieši tāpat kā kravas automašīnas sāna daļā, cik ļoti bojāts ir visas šīs detaļas. Tātad Optimus Primes iespējams cīnījās ar kādu, vai arī varbūt viņš nejauši noslīka. Un šobrīd viņš iespējams ir miris. Mums vēl jāiemet magnēts, lai uzzinātu vairāk. Transformera kravas automašīna iespējams ir sadalīta gabalos. Tātad mums ir jāsaprot, kas šeit ir noticis, un šobrīd es jūtu kaut ko. Tas nav tik smags kā mūsu iepriekšējais atradums, bet kas tas ir? Lieta iznāk no ūdens, un ak, mans Dievs, puiši, tā ir Optimus Prima zobens. Tikai paskatieties uz to, puiši, tas ir leģendāri. Tas nav tikai zobens, šis ir ļoti spēcīgs ierocis cīņai pret Decepticoniem. Ak, mans Dievs, es esmu tik spēcīgs! Tāds pats kā Optimus Primam no Transformeriem. Tātad es varu cīnīties pret šiem Decepticoniem. Kāpēc tu domā, ka viņš bija zem ūdens? Tātad Optimus Primes cīnījās pret kādu.
Jā, mēs redzējām to video, to virālo video. Jā, tas ir Optimus Prime mežā. Un tad paskaties, viņš cīnās ar kādu. Ak, Dievs, jā, bet kas tas ir? Vai tas ir Optimus Prime ienaidnieks? Kas tas bija? Bet viņš neizmantoja zobenu. Viņš nogāza viņu ar savām spēcīgajām rokām. Bet kas notika tālāk? Mums jāmet magnēts vēl un vēl, lai to noskaidrotu, jo mums vajag atrast vēl vairāk lietu, lai pabeigtu mūsu izmeklēšanu un varbūt atrastu. Un varbūt atrastu visu Optimus Prime. Jā, šī zeme ir tik slidena. Tāpēc Optimus Prime bija nonācis zem ūdens un tika tik smagi bojāts. Tagad atkal jūtu kaut ko smagu. Varbūt beidzot tas ir viss kravas auto. Ne tikai Optimus Prime detaļas, bet viss autobota ārējais korpus drīz tiks atklāts. Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Kas tas ir? Atkal! Ak, mans Dievs! Tā ir vēl viena Optimus Prime daļa! Ak, mans Dievs! Tā ir milzīgā kravas automašīnas motora pārseks, un tam tieši šeit ir zilas liesmas. Un mēs šeit varam redzēt autobotu zīmi. Ak, mans Dievs! Tātad mēs varam pieņemt, ka Optimus Prime tika tik smagi bojāts šīs pakaļdzīšanās laikā vai pēc trieciena ūdenī. Bet mēs varam savākt visas Optimusa Prime detaļas, un tad mēs varam tās salabot. Tāpēc turpināsim mest magnētu, lai to paveiktu. Un, draugi, ja jūs vēl skatāties, neaizmirstiet abonēt, lai iegūtu vēl vairāk magnētiskās makšķerēšanas piedzīvojumu. Abonējiet jau tagad, un mēs turpināsim mest. Tātad aiziet! Jā, draugi, es domāju, ka zinu aptuveno vietu, kur varētu atrasties viss Optimus Prime vai varbūt citi transformeri. Es esmu uzķēris kaut ko smagu un kaut ko lielu. Es to redzu, draugi. Es to redzu. Ak, Dievs! Jā, tā ir vēl viena Optimusa Prime daļa. Tas ir neticami, draugi. Vienkārši paskatieties uz to lietu. Un mums ir kaut kāda iekšējā detaļa, kas noteikti ir daļa no Transformera iekšpuses. Jā, Transformeri ir tik spēcīgi. Šī lieta patiesībā arī ir smaga. Viņš bija tik smagi bojāts, puiši! Paskatieties, cik lietas ir lielas un smagas! Optimus bija milzīgs! Viņš bija tik milzīgs! Un es domāju, ka šī daļa ir daļa no viņa kakla. Viņš ir tik smags un tik spēcīgs. Tas ir vienkārši traki. Šī ir traka magnētiskās makšķerēšanas vieta. Mēs izvilkām visu Transformeri, Optimusu Prime no ūdens. Mēs dabujām viņa sānu daļu. Mēs dabujām auto pārsegu, durvis un daudz viņa roku detaļu. Bet kas te ir noticis? Varbūt mums vajadzētu mest no turienes, jo es tur redzu kaut ko dīvainu. Ejam turpināt mūsu izmeklēšanu. Un, puiši, rakstiet komentāros, kurš ir jūsu mīļākais transformators. Un varbūt tad mēs varam atgriezties šeit un mēģināsim salabot Optimus Prime no šīs detaļas. Bet ejam tālāk, ejam tālāk. Turpinam makšķerēt ar magnētu šeit. Varbūt te ir vēl transformatori. Ak, mans Dievs! Tas ir daudz Optimus Prime detaļu. Šeit mēs varam redzēt vēl vairāk zilu detaļu ar uguns sarkano krāsu. Bet kas tas ir, puiši? Tas ir Decepticon simbols. Ak, Dievs! Tā ir daļa no lidmašīnas. Nāciet tuvāk! Es domāju, ka tā ir kaut kāda kaujas lauka vieta, kur Optimus Prime cīnījās pret Decepticon. Bet es nezinu tā ienaidnieka vārdu. Decepticon, kurš bija lidmašīna. Ja jūs zinat, droši rakstiet komentāros, puiši. Mani tas tiešām interesē, ja jūs, protams, esat gudri. Bet paskatieties, viņš arī bija ļoti bojāts. Jo visas šīs lietas, šīs ienaidnieka lidmašīnas daļas, Decepticon Transformera. Bet šī daļa, šī ir vēl viena Optimus Prime daļa. Šī ir kravas automašīnas riepa, tāpat kā tā otra. Tātad šī ir kravas automašīnas priekšējā daļa. Tātad agrāk tas izskatījās apmēram šādi. Es domāju, ka tā varētu būt izplūdes caurule, kas arī ir daļa no Optimus Prime. Tātad, puiši, mēs esam savākuši vairāk Optimus Prime detaļu, lai mēs tās varētu paņemt un tad aiznest uz mūsu iepriekšējo vietu, lai turpinātu Optimus Prime atjaunošanu. Bet vispirms pamēģināsim iemest šeit magnētu. Varbūt mēs varam atrast vēl detaļas un saprast,
saprast, kas tieši šeit ir noticis, kurš tika iznīcināts un kāpēc. Tāpēc netērēsim laiku un turpināsim makšķerēt ar magnētu, lai atrastu vēl vairāk transformeriem piederīgu atradumu. Un tieši tagad, mana virve kļūst saspringta, tāpēc es jūtu kaut ko pie sava magnēta. Skaties uz šo burbuli, tas ir traki. Kas tas ir? Vai tā ir vēl viena caurule vai kas? Oho, puiši! Ak, mans Dievs! Vai tas ir tas, par ko es domāju? Tas ir blasters! Optimus Prima blasters! Ak, mans Dievs! Šis ir ļoti spēcīgs ierocis. Pat vēl spēcīgāks nekā zobens, ko mēs atradām iepriekš. Tas ir traki. Tātad, varbūt Optimus Primes izmantoja šo lielisko ieroci, lai iznīcinātu šo stulbo Decepticonu pa daļām. Bet mēs to atradām zem ūdens. Ja tas vēl darbojas, pamēģināsim to, puiši. Šis izklausās interesanti. Labi, pamēģināsim. Ak, mans Dievs! Šis ierocis tika iznīcināts. Varbūt tāpēc, ka tas saskārās ar ūdeni. Bet tas ir diezgan dīvaini. Es redzēju, ka transformeriem ieroči ir ļoti spēcīgi un izturīgi pret ūdeni. Bet nē. Tas patiesībā ir sāpīgi. Tāpēc turpināsim mest magnētu. Varbūt mēs varam atrast vēl ieročus. Ejam tālāk. Jā, varbūt zem ūdens ir Optimus Prims, vai varbūt tur ir vēl transformeri, bet es jūtu, ka uz mana magnēta ir kaut kas. Un mēs tūlīt izvilksim to lietu no ūdens. Oho! Atkal kaut kas zils, puiši! Mums ir kaut kas zils, bet mans magnēts ir noslīdējis. Tātad paskatīsimies, kas tas ir. Kas tas ir? Puiši! Tā noteikti ir vēl viena Optimus Prima detaļa. Kravas automašīnas detaļa. Patiesībā tas ir vējstikls. Tātad tam vajadzētu būt uzstādītam vadītāja priekšā. Vadītājs? Vadītājs Optimus Prima iekšpusē? Tas īsti nav pareizs. Bet jebkurā gadījumā mēs atradām vējstiklu un mums būs vajadzīga arī šī detaļa, kā arī pārējās daļas, lai atjaunotu visu Optimus Primu. Tāpēc drīz mēs tās atvedīsim atpakaļ un sāksim restaurāciju. Ja tev patīk šis video, protams, bet pamēģināsim vēl vienu metienu. Aiziet! Jā, patiesībā, kā jau iepriekš teicu, man ļoti patīk Optimus Prims. Viņš ir mans mīļākais transformators. Viņš ir tik spēcīgs, bet kurš ir tavs mīļākais? Man tiešām interesē. Tātad, mans atradums ir tik viegls šoreiz. Hei, mums ir burbuļi un mums ir atradums. Paga! Ko? Tas izskatās pēc kaut kādas vadības pults, kas šķiet arī tika uzstādīts Optimus Prima kabīnē, jo tam ir tāda pati krāsa. Tātad, vai tā vadības pults ir, lai vadītu viņu Optimus Primu? Tas nav iespējams. Optimus Prims ir kā dzīves cilvēks, bet viņu kaut kas vadīja? Es nezinu. Atgriezīsimies pie Optimus Prima, kuru mēs atradām iepriekš, un padomāsim par to. Jā, visa tā lieta tiešām izskatās pēc Optimus Prima, un es domāju, ka priekšējais stikls tika uzstādīts kaut kā tā. Tad mums ir automašīnas pārseks. Tā daļa bija šeit, protams, riepa savā vietā. Mums šeit ir visa roka, ļoti spēcīga un ļoti stipra. Viena. Šī roka turēja zobenu. Šeit mums ir izplūdes sistēma un visa kravas automašīnas sānu daļa. Tāpēc es domāju, ka mums jāturpina makšķerēt ar magnētu, bet es joprojām nesaprotu, kāpēc. Kāpēc Optimus Prims tika sadalīts gabalos pēc cīņas ar šo Decepticonu? Kāpēc tas pazuda zem ūdens, kā redzējām video ierakstos? Vienīgā lieta, kas man interesē un ko es nesaprotu, ir tā vadības pults. Tas it kā bija izslēgts, bet kāpēc? Kāpēc? Šī lieta bija Optimus Prima iekšpusē. Kā tā darbojas? Es nevaru saprast. Ko? Kas notiek, puiši? Paga, šī ir Optimus Prima vadības pults. Šī lieta kontrolē roku un varbūt tā kontrolē visu kravas automašīnu. Tātad šeit bija vadītājs, kurš izmantoja priekšējo vējstiku un to vadības pulti. Viņš brauca ar to Optimus Prima kravas automašīnu. Tātad tas nav īsts autobots, tas ir viltots. Tā ir ļoti profesionāla kopija. Ak, vai tas ir traki, tas ir tik dīvaini.
Es nekad nedomāju, ka tas ir iespējams, puiši. Tātad tas nav īsts Optimus Prims, kas iebrauc tajā ūdens tilpē. Tagad viss ir skaidrs, puiši, bet mēs to joprojām varam salabot. Mēs joprojām varam atjaunot visu Optimus Prims kravas automašīnu. Ja jūs to vēlaties redzēt, abonējiet mūsu kanālu, nospiediet patīk šim video un rakstiet komentāros. Ceru, ka jums patiks šis video. Man sauc Slavs, paldies, ka skatījāties, un tas bija Optimus Prims, kuru jūs atradāt zem ūdens. Magnētiskās makšķerēšanas laikā. Arī zobens bija viltots. Es domāju.